Esi sveiks! Šodien parunāsim par tavu spēku ietekmēt pasauli. Jā, tieši tā, un ilgtspējīgas attīstības mērķiem lieli vārdi, vai nē? Bet zini ko? Tie visi ir par to, lai padarītu pasauli labāku, un tu vari palīdzēt. Iedomājies, 13. mērķis ir klimata rīcība. Katru reizi, kad tu pārstrādā atkritumus, brauc ar riteni, nevis mašīnu vai pat iestādi koku, tu sniedz milzīgu ieguldījumu. Vēl ir 4. mērķis – kvalitatīva izglītība. Palīdzēt draugam ar mājas darbiem, brīvprātīgi strādāt mācību centrā vai iestāties par labākiem skolas resursiem, tu esi iesaistīts. Parunāsim par 5. mērķi – dzimumu līdztiesība. Cīņa pret stereotipiem, savu draugu atbalstīšana un vienlīdzīgu iespēju veicināšana visiem. Jā, tu esi čempions. Un 3. mērķis – laba veselība un labsajūta. Vienkāršas darbības, piemēram, garīgās veselības apzināšanās, dalības sportā vai pat veselīgs uzturs, tu sniedz savu ieguldījumu. Tātad lūk, kā ir. Ilgtspējīgas attīstības mērķi var izklausīties sarežģīti, bet tie visi ir par ikdienas darbībām, ko tu vari veikt. Mazie soļi ved pie lielām pārmaiņām. Dalies ar savām idejām, iesaistīsies un atceries, tev ir spēks veidot nākotni. Kopā mēs varam padarīt pasauli labāku. Sāksim to darīt pa vienam mērķim. Vai tu esi ar mums? Atstāj komentāru, dalies ar šo video un uzsāc savu ceļojumu jau šodien.